Ērgļos kalnā jātiek. Ej, tu nu! Aizdedz aizgāja. Nu, nē. Tā nu, īsāk sakot, stulbas idejas. Mēs, precīzāk es, esmu izlēmis, ka ar šādu paskatu, ar 2 mešiem pie manas tētas, nepietiek. Mēs esam piesaistījuši 2 cilvēkus. Džeks, kas nezinu, uz ko parakstās, ar viņa mammas mašīnu. Kā tev sauc, sveicinies? Džeks. Pasveic ar savu mammu, ja vajag. Es atvainojos, un tavai mašīnai viss kārtībā. Perfekti. Mēs brauksim pirkt man vēl vienu lūzni, bet es neteikšu, kas tas ir. Piekaba ir dabūta. Tā kā mauksim, Vairs jau nevar atmesties. Kroči, aidā jūrņā mācīt. Pienācis ar mans laiks, viņš nospēja, un dziesma aprāvās. Tā nu mēs esam Ērgļos. Piekaba vēl līdzās. Šoferim nervi beigt. Kā ir, kā braucās? Ir ok. Īsāk sakot, jāpēd. Rēcīgākais ir. Tur ir lāts. Tur ir lāts. Baigā izvēle. Labs ir. Mēs esam pareizajā vietā. Tad televizoru var nopirkt. Te var ievākties. Te mēbeles tirgot. Uz kānī. Mēs esam atraduši labāko mašīnu Ērgļos. Bet te īpašnieks tā kā nav parādījies, tā arī nav. Tā nu mūsu mašīnas īpašnieks ir atradies. Viņš tagad mūs vedīs, kur mums vajag. Tā nu esam klāt. Džeki, first reaction. Viens konfekti klausīt. Šofērs nesaprot, kāpēc viņš laiknieko. Īsāk sakot, kaut kā tā. Un vienīgais iemesls, kāpēc šī mašīna tiek pirkta. Kompresors. Bet labi, mums viņa jādabū ārā, kamēr vēl ātri gaišu. Parādīšu vēlāk. Ērgļos kalnā jātiek. Ej, tu nu! Tā nu nervi bišķi čupā, bet esam apakaļ. Oi! Gan iznolkos. Sabiedrībā. Un šoreiz jau Volvits ir dabūjis ko līdzās. Sans Nation Volvo. Es saku, kaut kas man nav kārtībā. Tā nu mērs ir putinieks. Ar grīdi josties. Opā! Būs labs, jā. Nu, šoferīt, kā vispār, ko vērtē? Es nezinu. Baigais rollis sanāca. Nē, piedzīvojums braukšanas ziņā vien jau bija daudz. Bet tagad vēl stiepjam mājās. Mērs ir nopirkts, mērs ir viss izdarīts. Mājā vairāk pastāstīšu. Robi, ko tu domā? Viens no labākajiem piedzīvojumiem, kas mums ir bijis. Tā nu īsāk sakot, Riders on the Storm. Mēs esam manā pagalmā apakaļ. Aleks ir ieradies ar mums. Sveiki. Ko domā par šo burvīgo? Nē, es domāju labojums, ja godīgi. Zini kā, ja jau BMW mēģina labot, šitom mierīgi, 1 un 2. Jā, štropsi nost, mēģinam dabūt nost. Tā nu īsāk sakot, vakar daudz beigās neiefilmējām, tāpēc, ka bija baigi augsts un mēs bijām nosaloši un beigās steiga bija. Bet mērsis ir pagalmā, ir arī mans mērsis. Īsāk sakot, plāns ir šo burvīgo motoru ielikt šeit. Šis ir parasts divnieks, šis ir divnieks ar kompresoru superchargeru, kā redzēt. Tā kā kaut kā tā. Šitie džeki, nezinu, uz ko viņi parakstījušies man palīdzēt. Tā nu īsāk sakot, esmu paņēmis svečotas no savu mērša, uzlicis 2.0 kompresoram. Un kaut ko te čakarējamies. Centīsimies pirmo startu dabūt. Bet viņš jau sekundīt pats pielēc.
Nu redzēt, tur piešķiļās. Viņš varbūt viņam viņš pārbaudīs. Gatavs? Gatavi, jā? Tā nu īsāk sakot, gandrīz pirmo reizi pielaidām, uz starta gaisa pielaidām. Pirmās detaļas jau lido, detaļu kaudz. Liela daļa dosies musaru, bet droši, ja kaut ko vajag no 22. No 28. tad raksti man viss kaut kas te būs palicis pāri. Tā, nu tagad mēģinam pie degvielas filtra pumpju tikt, nezinu, neatceros, kā sauc. Bet būtībā, jā, diezgan interesanti. Es tur bagānā esmu ielīdz, izzāģēju bagāžniekam grīdu. Tagad kniebdiem nost veco vāku, kas te ir knapi piestiprināts. Būtībā cenšamies mašīnu piešķilt, pirmo startu dabūt gatavu un tad skatīties tālāk. Gribētos pārliecināt, ka motors rūc, un tad varētu viņu raut ārā. Tā nu īsumā Bītra bataljona šefpavārs ir darbībā. Atsaldējam vistas, kas mērsim bagānā mētājās. Atsaldēti. Viss mētājs bagāžniekā kopš drift dienas. 2 nedēļas, laikam. 2 nedēļas. Ej, Klemes operatori. Mums te bija šī ar elektronika problēmas, bet mēģinam saprast, kā viņš te šķiļās un vai viss te būs kārtībā. Man jau likās. Bija ilgāk idles. Pagai? Un kā es ieminu gāzi, reiz beidzās. Pieliki? Nē. Aķi arī. Nav! Nav! Es dedz aizgāju. Nu nē, Pieredze vismaz ir kā remontā. Skruģīts, āmuļs. nē, Tad jau var vienkārši atfleksēt. Ko nu tad jau negrib? Viņa ir elektriska. Nevis parastā. Falšā trauksme aizgāja. Viņa ir elektriski. Pagā? Man tā besītā stūra. Starteris mums izbeidzās. Ok, pagā. Tagad viņš vēl sūdījā krūts. Ja viņam gāzī tagad iedod? Ne, uzreiz nomirst. Tā nu, ir nākamā diena, daudz neesam filmējuši. Apsties vai no ātrumā. Bet atradām immobilizeru, sataisījām viņu. Skatīsies, ko viņš tagad teiks. Nevajag blakus likt viņam moši. Varētu būt, ka pietiks. Jā. Nu, nevar būt. Vēlreiz. Mēs tā kā tā smoks... Pasmēd video. Ne jau tas būs tā. Uzfilmēt tādu normālu bīrolu, ka mēs sēžam pugunskur un vienkārši kaut kādas sekundes kadra, ka mēs skrūvējam mašīnu. Man pilns acis ar dūmiem. Sekundes skrūvējam, tad tas video. Tā nu labrīt, ir 3. diena un šis video sākas, knapi redzēt, pagad. Šis video sākas pie Pluto, jo manu 202. vajag nomazgāt. Un kā var redzēt, tad mans polijas mērķis ir diezgan saguris. Es viņu neesmu mazgājis kādu laiku. Patiešām žēl šo mašīnu, bet šeit nāks iekšā šis motors, ko mēs raujam ārā no otra mērša. Tā kā viņu ir jāsapucē un par šo mašīnu ir jārūpējās. Bet nu kaut kā tā jā. Tūlīt uztaisīsim transition, pagam. Tad īsāk sakot, nomazgāts ir.
Nu, nav perfekti, bet tagad vismaz var redzēt, ka mašīna ir zila. Perfekti, braucam tālāk. Mērs sadalās. Robi, kura diena šodien jau rukājot? Numur 3, un pirms 4 dienām šī mašīna iegādāta. Īsāk sakot, šodien patiešām jāizdara maks, kamēr vēl saulains un vēl īsumā plus grādi, man liekas, kad plus 2 ir. Beidzot nav ledēns. Sūkņējam ārā bremžu šķidrumu, lai ņemtu visu to ārā. Reini, ko daram? Ņemam stūri nost. Bet mums nav pareizā seškanta, tāpēc mums ir skrūvs galviņa. Ikdiena tehniskā domāšana. Jā, nu, jā, mašīna aizvien bēdīgāk sāk izstīties, bet, jā, ja jums vajag 208. DTS rakstat, viss kaut kas man mētājās. Viss kaut kas arī dara 202, 210, man liekas. Kaut kam vēl varētu derēt mazajiem SLK. Nu, kaut kā tā, mauksim. Tā un īsumā esam visu paneli izņēmuši ārā. Viss DT kaudzes palielinās. Sākam arī no motortelpas visu ravēt. Būtībā pēdējās 5 stundas darbu, ko mēs arī vakar esam tērējuši tikai uz vadiem. Baigie makaroni tomēr. Robi, pados man salveti. Robi, pados man salveti. Ņem. Ok. Paldies, paldies, paldies. Pilni. Tāds šķaidis. Tā, nu, kaudze palielinās un hauss arī palielinās. Visa mašīnas grīda sastāv no putām un tie vadi iet cauri putām. Bet būtībā cenīsimies visus vadus izņemt ārā. Diezgan traki, bet, nu, ko darīt. Īsāk sakot, bišķi pazudu, nefilmēju pāris stundas, bet centīsimies pašu motoru izcelt tagad ārā. Kārbē jau pāris skrūvas atskrūvētas, tagad cenšamies viņu pacelt, lai varētu no apakšas visam tik klāt. Reini ir ļoti augsts, vai ne? Upsīs, es taču nedrīkst lamāties. Robs tur kaut kur apakšā. Tā, nu teikt, gateris pilnā mocībā, negribam motoru ķepu. Domājam, kā viņš uz kurvja turās, viņu vajag uz priekšu sākumā dabūt. Reini lielāks leveris no under, viņš var aizspēst tā. Alen, tavu pusi vairāk vajag, redzi? Reini jau tur puied. Viņš ir kā Edija Holas. Tā, ok, pagaid. Stāv vai ne? Ok. Jā, nu gatav? Jā. Nē, 3, 2, 1. Staigā nost. Staigā nost. Lejā. Lejā. Prātīgi. Ej, tev kaimiņi ir mājās. Pilnīgi pie Mēs esam izvilkuši M111 2.0 kompresoru 141 kW. Tā un tauta, kā var redzēt, kompresors ir ārā. Reins tiek svapots iekšā. Tupies, es tavu haubu taisa ciet. Tā un īsumā motoriņš ir ārā. Nu un tagad liksim 2.3 kompresoru iekšā, vai ne? Nē. 1.4 no Golf 3 mēs tur liekam. 64 kW. Un ieliksim viņam šitā, bet šitā, lai kārbē dar, vai ne? Gāzes. Kurvis tas pats? Jā, gāzes, LPG, nitros. Priekšpiedzīgs, ko vēršu. Jā, labi, īsāk sakot, kārtējam tagad pašu garāžu, jo vajag vietu, kur viņu nolikt. Tā, nu, normāls čakars, bet motors garāžā. Mēs vācamies nost un šodien dan. Ir kaut kāda 5. diena jau apakaļ pie šī mūsara. Šodien jāizņem piemetinātais beņķis. Paldies iepriekšējiem īpašniekam. Īsāk sakot, piemetināts tās sliedes un arī šķērsīs. Aizmugurē var pārfleksēt priekšā, tur diezgan traki. Un viss grīd no putām tā, lai deg uzreiz. Tagad ņemšana ārā ir apmēram šitādi tagad.
Nervjos laikam baigi nikniem metināt. Tā, nu, kā var redzēt, beņķis ir ārā. Grīda ir ārā līdzās. Nu, te ir ļoti laba grīda. Un kā var arī redzēt, mašīna uz zemes sēž tagad. Diemžēl mans karaliskais domkruta stiprinājums neizturēja. Tā, nu, ir jau kaut kāda nedēļa pagājusi, es nezinu. Bet joprojām mēs ķeramies pie vadiem klāti. Bet, paldies Dievam, mēs būtībā no bagāžnieka pēdējo gabalu rājam ārā. Tad viss ir atbrīvots un jāizdomā, kā vienkārši no mašīnas viņu izraut ārā. Kā arī pie reizes mans 22. ir ticis pie sudraba meža diskiem. Es teiktu, izstāst diezgan mēm, bet man nepatīk fitmens priekšā. Pārāk augsti. Bet, nu, kaut ko izdomās. Ir 1. marts, ir atkusnis. Un mēs te darbojamies. Te tagad jau ir patiešām jautri, bet visa šī puse ir atbrīvota. Ļoti daudz ir salonā, bet nu, tagad jāmēģina visu šo dabūt salonā. Uj, tā būtībā viss ir brīvs. Visinteresantākais ir tas, ka es atvienoju vienu no drošinātām kastēm un viss motoram iznāca ārā. Es nesūdzos, atvieglo darbu bišķi. Tā nu būtībā šis ir viss, ko tev vajag, lai 28. pielaist. Un nu šis tev arī vajadzīgs. Labi, nē, šeit ir viss mašīnas vadi. Reini mēs, man liekas, pēc 5 dienas vēlāk. 5 dienas tiem vadiem beidzot esam dabījuši ārā. Tagad ir tik daudz brīvu vietu, liekas. Hei, ja. Tā, nu ir 500 miljonākā diena. Nezinu, pat 100 000 dienas jau šis projekts valkās. Bet jāatcerieties, nesen redzējāt, ka mašīna bija uz zemes, tad tagad visa mašīna ir pacelta. Un tagad rēcīgi tas, ka man vajag aizmugri tiltu, visu to, bet tagad purns viņam ir nereāli viegls. Purns viņam vieglāk ceļās, un priekš viņam ir mazāk izpūs, es teiktu. Šeit ir viss sliktāk, nu vienkārši briesmīgi. Bet cenīšos to tiltu tagad noraut. Pa normāliem dubļiem te jārukā. Bet nu ko darīt? Tāda dzīve ir te Latvijā. Vismaz kūsts sniegs nost. Un tā tālāk. Karoči, viss kaut kas vēl jāizdara. Mašīna vai rītdien vai parīt stolmetu. Man jānoroja tiltu, jāpaņem reduktoru. Tad man paralēli vajag priekšā amīšus paņemt. Es labprāt arī atspers visus 4 paņemt. Šitie diski man būs vēl jāpaņem. Un steering column, nezinu, kā viņi sauc latviski, tas garais sūds. Tā, nu, tas liktenīgais pulkstenis ir sitis stundu, nu, precīzāk dienu. Kad šim sūdam ir jāiet uz tolmetu. Šodien pēc kādas stundas viņam atbrauks pakaļ. Nu, kā var redzēt, kuzovs ir atbrīvots no gandrīz visa, kas te var būt. Lielākā daļa reāli ir izjaukta tikai, lai vadus izņemtu. Un, protams, arī motors ir izņemts. Bet ļoti daudz kaut kas arī te paliek. Nu, ir pretīgi tā mašīna, tik daudz sūdu, visu kaut kādu diskus es vēl paņemšu. Kas vēl? Es nezinu, nav daudz ko stāstīt. Ir palikuši šādi kaudzi ar detaļām. Un šīs visas ir jāliek līdzi, jādod mašīnai. Un te ir interesanti, te ir mūsu viens stīkls no sudraba 202, kurš ir sašķaidīts. Pirmais, ko mēs mainījām, ir slavenā Mauriņa spārns, viena no pēdējām detaļām. Un beņķi arī no Mauriņa aizmugurē. Pat, man liekas, Mauriņa klusinātais, ja es pareizi atceros. Radiatori, beigta pieciniece, kaut kāds kardans no šitā mērša. Te ir tik daudz kaut kādas sūdi, ko man nevajag. Bet tiltu gan es paturēšu, tiltu gan jau notirgošu, man vajag stupicas. Jā, puses arī paturēšu. Nu, kaut kā tā. Tā, nu, es gan īsti sametu visu iekšā.
Tomats klāt. Alba pirmā tika prom. Bet tagad pēdējo momentu 208. dienciemā. Riders on the Storm drīz piepildās. Nu, žēl skatīties. Bet no otras puses, tik ļoti ienīst to mašīnu, ka nav žēl. Bet šīs mašīnas dvēselīte dzīvos manā mašīnā. Nu, kaut kā tā. 208. Šautauts Strauma. Ir uz tralīša. Pagalmiņš ir atbrīvots. Te būs jātais tīrīšana. Nu, nabaks var doties. Un tā. Vēl viens stāsts beidzās. Bet nu, ko darīt? Viens stāsts beidzās. Otrs sākās. Neuztraucies, tev vēl uz tolmetu nesūtam. Un kaut kā tā, Vienciema pagalms atkal ir tukšs. Man liekas, te pietrūkst kaut kas. Te pietrūkst vēl kāda klopana mašīna. Ja jums ir kaut kas piedāvājumā par ļoti lētām cenām, ar melno lapu, nu, ķipar neiziet tehnisko ar divnieku lapu, vai vienkārši bez tehniskās apskats, sūtat Instagramā mums, piesakot mums Instagramā. Mums varētu interesēt. Reku arī tiltu noliku. Viss kaut kas. Visa pravodka. Kaut kas būs jāsaprot, ko ar tiem vadiem darīt. Īsāk sakot, šīs laikam ir pirmās sērijas beigas. Dabujām visu ārā. Nākamā sērija es nevaru garantēt, ka būs tūlīt. Bet īsāk sakot, šim monstram vispār sākumā viņu vajadzētu sačinīt bišķīt. Viņu vajadzētu iekrāmēt manā 202. Kā arī viss kaut kādi diski, kas tik vēl ne. Viss kaut kas savācies. 2026. gads ir Beater bataljona gads. Keep that in mind. Kroč, un tās nots laikam visu labu. Beater bataljons signing off.